Pēc sava tēla un līdzības Dievs sacīja, radīsim daudzskaitlīgi. Te tas ir daudzskaitlīgi Dievs, Tēvs, Dēls un Svētais Gars, tas ir Dievs. Radīsim, cilvēku savā tēlā un līdzībā. Darīsim cilvēku. Un šeit interesanti tas, ka tas rakstīts ir daudzskaitlīgi. Vienīgais Dieva vārds, kas ir daudzskaitlīgi, tas ir Elohim. Tas ir tātad Tēvs, Dēls, Svētais Gars, viņa eņģeļi, kas bija ar viņu, Dieva dēlu. Un saka, darīsim cilvēku savā tēlā un līdzībā. Un interesanti, ka tieši šo vārdu Jēzus piepilda. Viņš saka, es esmu sākums un gals, un pie krusta viņš teica, pabeidzām daudzskaitlīgi. Mums latviski ir rakstīts, viss piepildīts, kā kurā tekstā, bet oriģināla tekstā ir tieši šis pats vārds, kur rakstīts darīsim daudzskaitlīgi. Un viņš teica, pabeidzām. Tātad pie krusta, jo Tēvs bija dēlā, mēs zinām, ka Dievs bija Jēzu Kristu, kad viņš pats savu salīdzina sevi. Tēvs bija dēlā, dēls bija, un viņš arī upurē sevi mūžīgā gara spēkā. Viņš sevi upurēja, un interesanti tas, ka arī Jēzus, viņš teica, pabeidzām. Halleluja. Mēs redzam, ka mēs tikām ielikti atpakaļ Dievā. Tas ir daudzskaitlīgi, un tiešām, kad Dievs mums ir devis savu kaut ko vairāk kā tikai klātnību. Mēs bieži vien domājam, ka jaunā derība atnes tā kā Dieva klātnību, personīgas attiecības, bet mēs redzam, ka jaunā derībā ir kaut kas vairāk kā tikai Dieva klātnība. Un es nezinu, kā tev tūkot, saproti? Okay, ka vairāk, jo Dieva klātnība jau bija arī vecā derībā, bija viņiem savu piedzīvojumu, kad viņi piedzīvoja mākoni, to viņi piedzīvoja, pat Sauls, piedzīvoja, ka viņš nonāca praviešu pulkā, praviešu gars nāca par viņu, viņš pravietoja, pēc tam tas aizgāja, bet viņa sirds kā nemainījās, tas bija ārēji, Attiecības vienmēr ir bijušas cilvēkiem ar Dievu, mēs zinām, patriarhi ir dzirdējuši Dievu balsi, viņi ir saņēmuši, un pat uz Kainu Dievs ir runājis, tev nenokaus, un tā tev apzīmīgos Kains teica, tad man caur, par visiem tie grēki, viņš teica, nē, arī tu kļūst. Attiecības vienmēr ir bijušas, bet pats, ko mēs saprotam, ka Dievs ir izdarījis kaut ko vairāk, kā tikai devis klātnību vai ko, bet viņš mūs ir iepotējis atpakaļ kokā. Viņš ir ielicis mūs sevī. Citiem vārdiem sakot, mēs esam Jēzu Kristu. Tas ir tikpat kā vīna koks, vai ne? Un es esmu kā zars, vīna kokam kā zars, bet es jūtu viņu klātnību. Bet es neesmu viņā, Es varu dzirdēt viņu balsi, man ir attiecības, bet es neesmu viņā. Bet jaunā derībā, atšķirībā no vecās, kur viņi izjūt Dievu klātnību, Dievu atmosfēru, Dievu klātnība ir svarīga. Un personīgās attiecības arī ir svarīga. Bet šeit, skatoties uz Kristus paveikto darbu, mēs redzam, ka viņš ir atnesis vairāk kā tikai Dievu klātnību un vairāk kā tikai personīgas attiecības. Viņš mums ir ielicis atpakaļ sevi iepotējis. Viņš saka, pabeidzām. Viņš ielika mūs atpakaļ tur, kur mēs ar Ādamu bijām izkrituši, jo Ādams bija Dievā, viņš vadīja savus gaidas Dievā, un kad viņš izvēlējās savu ceļu, viņš izkrita ārā, viņš pazaudēja visu. Un tagad Jēzus Kristus mums ir ielicis atpakaļ, un kad tu esi viņā, protams, tas atnes klātnību, tas atnes personīgas attiecības, bet tas ir kaut kas vairāk. Tu esi ielicis atpakaļ viņā, no turienes, kur mēs izkritām, un viņš ir tevī, un tu viņā. Un tas ir, ne tikai tu esi, kā saka, ārēji, bet tu esi viņā, ja citādi sakot, tevi ir daļa pie dievišķās dabas. Kristus ir tevī, un mēs esam Kristu, un caur to arī Dievs uzrunā vēl kādu laiku nesen atpakaļ, kā Jēzus Kristus teica arī, ko dēls darīs svabadu, tas patiesi svabads būs, tas patiesi brīvs būs. Un visu laiku mēs to arī uztvērām, tā ir kā no ārienes, Es domāju, dēls atnāks, no kaut kā atbrīvos, un es būšu svabads. Tas arī ir labi.
Bet Dievs parādīja, ka viņš atbrīvo mūs, nevis tā, ka kaut ko atņem, bet viņš atbrīvo mūs pats ar sevi. Viņš savu dēlu atklāja manī, viņš atbrīvo mani no sevis paša, citiem vārdiem sakot, kā viņš izvēlējās, ja, mūs atbrīvot ar dēlu, ka viņš nolēma savu dēlu atklāt manī. Šī ir tā atbrīvošana, nevis tā, ka viņš kaut ko izdara, no kaut kā dziedina, no kaut kādas atkarības atbrīvo, bet vienalga tā ir nepilnība. Ja mēs tā kā tā domājam, it kā atšķirt, ja mēs redzam sevi atšķirtus no Dieva ārpusē, tad vienalga tā ir nepilnība, jo pat ja man atbrīvos no kaut kā, tas nozīmē, ka es būšu brīvs tikai no kaut kā. Saproti? Tas viss ir ārēji, bet Dievs ir vedis mūsu pilnībā. Citiem vārdot sakot, viņš neatbrīvo no kaut kā, bet viņš atbrīvo mūs ar sevi pašu. Viņš ienāk mūsos, mūsu dzīvē, viņš atbrīvo mūs, un tas ir tā labā vēsts, kad Dievs mūs atbrīvo ar savu dēlu, ka viņš savu dēlu atklāja mūsos, kas ir pilnīgs, kas visā izpaužās mūsos, viņš pārņem mūsu prātu, domas, mūsu ķermeni. Un šī ir tā atbrīvošana, kas ir vienmēr esoša. Ja? Nekad nevarētu teikt, ka mēs esam pilnīgi darīti Jēzu Kristu, ja es būtu tikai ārēji no kaut kā atbrīvots. Teiksim, vairs nedzer, ja vairs nespēķē. Bija slims, tagad es esmu vesels. Ja? Bet viņš atbrīvo ar sevi. Tev ir pilnīgi viss. Viņa spēks ir Devs viss vajadzīgo svētzību dievbībā. Sakot, viņš ir atbrīvojis no manis paša, no mana doma veida, un proti kāda ir godība mūsos, proti apskaidrošanas cerība Kristus mūsos. Tātad ar dēlu, ar sevi pašu viņš mūs ir atbrīvojis. Halleluja! Halleluja! Pateicamies Tev, Tēvs, par šo brīnišķīgo atbrīvošanu, jā, ka tiešām, ko dēls svabadu darīs, tas patiesi svabads būs. Viņš tiešām sūtīja savu dēlu mūsu sirdīs. Tā ir viena no patiesībām, ko mēs satveram. Jā, par šo, ka mēs esam ielikt atpakaļ viņā brīnišķīgi radīti. Par to var runāt par to, kas mēs esam viņā un kas viņš ir mūsos. Tas ir ļoti svarīgi, ka mēs to lasām un izprotam, jo mums ļoti svarīgi ieraudzīt sevi kā jaunu radījumu, es visu daru jaunu. Un ļoti svarīgi, ka tas, kas pie mums noticis, ja, ka mēs tā arī domājam, kā Dievs mūs redz, kā jauna radījuma attiecībā uz mūsu garu, dvēseli, ķermeni, uz kalpošanu. Visu mēs redzam sevi viņā. Un viņš redz dēlu mūsos. Halleluja. Un vēl kāda lieta, par to, ka tiešām tas ir tas, ka mēs paliekam viņā un dēls mūsos, jo ir teikts, ka, pieaudziet viņā, sakņojieties viņā. Pāri plūzdami pateicībā uz šī sakņošanās pieaugšana, vienkārši būt kā dēlam, būt kā mantiniekam. Un šī apziņa, tas izaug vienkārši tevī. Tas nav vienkārši sasniedzams ar darbiem, ar vingrinājumiem, bet tas ir tevī. Viņš dēlu ieliek mūsos, jo, lai cik arī mēs ko nedarīt, tas vienmēr būs pa maz priekš šīs pasaules. Bet dēls un dēla mantojums pietiks visiem. Kad tu ieej kā dēls mantojumā, ja, un tu no mantojuma tu valdi, tev kā dēlam ir neizsmeļami resursi no Dieva. Ja tu esi Jēzu Kristu, viņš tev ir neizsmeļami resursi Dievam, ar kuriem pietiks tev, tavam namam un pat visai pasaulē. Jo tie ir dēla resursi. Mūsu resursi kā saka, cik ilgi mums pietiks, ja? Cik ilgi pietiks mans naudas, cik ilgi pietiks mans spēku, labdarība, ja? Viss ir ierobežos, bet viņš atklāja savu dēlu mūsos, ja? Kam ir neierobežot resursi. Šī ir tā dēla kalpošana mūsos un caur mums. Un šī ir tā tēva atklāsme caur dēliem.
ko vēl es gribēju teikt. Šodien man tā uzrunāt kādu lietu interesanti. Šodien bija arī sapnī, bija viena lieta. Jā, par to, par svētgadu vadību arī bija. Bet tas bija interesanti, ka es dzirdēju tā kā sakām vārdu. Es nekad nebiju, parasti rakstvietas, ja vadīts nāca, tur nāca līdzīgi tā kā Salamanam sakām vārds. Bet es viņu neatceros, man vajadzēja, kā jūs reiz sapnīt, pamosties un pierakstīt. Jo es nevarēšu precīzi pateikt, bet tas bija tā kā sakām vārds, vai ne? Es zinu, tā kā Jurim bija tā sakām vārdu grāmata, ja Salamanam bija, pirmo reizi nācās sakām vārds, bet viņš, es nepateikšu vārds vārdā, kā man bija teiks tas sakām vārds, ja. Katrā ziņā es zinu, ka Salamana mācībās tas nav, ja varbūt ir, bet nav precīzi iztulkots. Varbūt, bet tas sakām vārds bija tā doma bija tāda, kas ļaujās svētajam garam, ja kas ļauj svētam garam sevi vadīt, tas vienmēr, kādas vārds bija interesanti, bija teiks. Nereti, ja, tas nereti. Ja tas, kas paklaus svētajam garam, ja ļauj svētajam garam sev, vadīt, darboties, nereti, kaut kā tā doma, es nevaru viņu uztvert vairs, kā bija saptīt, nereti, tā kā vai iet Dievu ceļos, ja nereti izdara, pareizi lēmums, pareizi rīkojās, nereti, interesanti. Tā kā Salamanā tas runas nereti, ja bieži tur, diemžēl, ja, bet tas vārds sapnī bija tāds, ka tie, kas ļauj svētam garam sevi vadīt, kas ļauj svētam garam strādāt, tur bija, viens tas vārds, es vienkārši neatceros precīzi, bet tā doma bija, kas ļaujās, padodās svētajam garam, nereti, tu būs veiksmīgs darbībā, ja Dieva ceļos staigās, ja kaut kā tā doma bija, es nevaru precīzi viņu noformulēt, uzsvērt, uz to pusapmēram, ja, nereti, tātad, un es domāju, par to arī šī rakstvieta no Salamans mācītājs ir no 9. nodaļas. Salamans mācītājs no 9. nodaļas, paņemsim no 11. panta. Un atkal es redzēju zem saules, ka ne ātrajiem skriešanas sacīkstēs tiek piešķirta uzvara, un ka ne pašam drošsirdīgākajam karā piekrita uzvara, un ne gudrākajam peļņas darbā maize, nec arī pašiem saprātīgākajiem bagātība, un arī ne uzskatu ziņā pašiem attīstītākajiem labvēlība, bet gan, ka viss tas ir atkarīgs no laika un apstākļiem. Un cilvēks arī nezina savu nolikto laiku, nekā zivs, kas ieskrien ļaunā tīklā, un kā putni, kurus noķer ar cilpām, tāpat arī cilvēku bērni sapina savos valgos laikā, kad nelaime pēkšņi viņiem uzbrūk. Arī šādu ar gudrību saistītu gadījumu es esmu piedzīvojis zem saules, un tas uz mani atstāja dziļu iespaidu. Un te es sapratu, ka par visiem šiem ceļiem, ja, kad nevienmēr stiprākais uzvar, nevienmēr tas, kas ir drošsirdīgākais, ne tas, kas ir saprātāms, bet visu nosaka, kas no laika un apstākļiem. Un tā doma ir, kas ļaujās svētajam garam. Kas ļauj svētam garam sevi uzrunāt, mainīt. Ja? Jo svētais gars, viņš zina laikus un apstākļus. Ja? Ir teiks, ka stiprie cīnās un pagurst. Jaunie skrien un pagurst, bet kas uz Dievu gaida, kas notiek, gūst jauns spēks. Ja? Gudrie nomirst, ar viņiem kopā nomirst viņu gudrību. Bet Dieva gudrība nav redzētas satrūdēšana. Cilvēki iet kaut ko dar, skrien, sacenšās, ja, uzvar kaut kādu punktu. Bet teiks no laika un vietas, bet tas, kas ļaujās svētam gar sev mācīt un vadīt, viņš saka nereti. Tātad,
samērā bieži viņš nonāks, pareizās vietās, pareizās situācijās. Teiksim, ja tu paklausi Svētām garam, tur ir teikt, tu nenonāksi kā zivs tīklā vai kā putns ķērē cilpā. Ja? Tu nenonāksi, jo tas, kas ir Svētā gara vadīts, kas ļauj Svētām garam strādāt sirdīs, kas paļaujas uz Kristus pabeigto darbu, ja? Teiksim, es varu savā prātā cīnīties, es varu 48 gadus celt templi, tur farizēji ieguldīja liels spēks. Viss tas neveiksmīgi, viss tas ar iznīcību apklāts, ja? Bet Jēzus viņš 3 dienās uzcēla viegli, neiznīcīgās dzīvības spēkā. Un iedomās, ka tu esi viņā. Un Svētais gars Tēva un Dēla gars mājo tevī. Un kad tu esi viņā, viņš tevi, un tu vadi savas gaitas Dievā, no augšienes viņā. Un Svētais gars rūpēsies par tevi, lai tu vienmēr būtu pareizā laikā, pareizos apstākļos vietās. Un viņš tevi pasargās caur paklausību, jo paklausība ir labāk nekā upurs, ja? Ja teiks, kad neprātis redz briesmas un viņš drāžās cauri un cieši, bet gudrais no tā patverās. Ja tātad, ja tu paklausi Svētām garam, var izbrēkt daudz nevajadzīgas ciešanas, dažādas pārbaudījumus. Es savā pat dzīvē zinu, kad Dievs kaut ko ir runājis, man licies, ka tas nav gana labi, ka es varu savādāk vai labāk. Un pēc tam ir bijušas problēmas, ja? Es zinu, ka es esmu gan izraicīgs, spēcīgs, lai to tik galā. Es saprotu, ka daudz labāk būtu, ja es būtu paklausīgi. Es būtu no daudz kreņķiem izbrēcis, no daudz nevajadzīgām lietām un tā tālāk. Jo ne stiprākajam, ja, ne gudrākajam, ne ātrākajam, ne drošsirdīgam, bet tam, kas ir Jēzu Kristu, kas dus pie viņa sirds Tēva klēpī, vai ne? Mēs redzam, kā Jānis, ka viņa apostols, jā, viņa galvu bija uz Jēzus sirds. Jā. Aleluja, slāv Dievam. Brīnišķīgi, ne ātrākā, ne, jā. Un es žēl, ka es nepierakstu, es nevaru noformulēt šo sakām vārdu, bet tas bija, jūs to domu sapratāt, ja, ka tie, kas ļaujas Svētajam garam, tie nereti, būs veiksmīgi, pareizi savā darbībā, viņi būs pareizās vietās, ja, un ja arī nebūs, kur nav jābūt, kur ir tev izliks slazda valsts vai kaut kur ir kaut kādas lietas, kaut kāda darījuma vai ne, kaut kāds nepareizs, kas ārēji varbūt izskatās labi, bet kas nav priekš tevs, kas neved tev uz priekš, bet atpakaļ vai ne, mēs to nezinām, kas mums var nākt par labu, bet ļoti labi ir, ka mēs paliekam viņā, sakņojamies viņā, pieaugam viņā, pāri plūstot pateicībā. Aleluja, ne ātrākajam, ne čaklākajam, ne tur kādam, jā. Bet Jēzu Kristu, protams, ja mēs no viņa saņemam, mēs nevaram būt kulti, mums jāpaklaus, jādarbojas tajā, kas jau ir atklāts, uzticēts. Bet jā, interesanti, es nezinu, kāpēc šodien tāds tas sakāvārds nāca. Es ar to arī dalos, varbūt kādam tas noder, ja varbūt noderēs, varbūt kāds puzlīts no atziņas kādam tas ir. Jā, un es šo rakstvietu no Salānas mācīju ieraudzīju šādā, jā, ka ne stiprākā, ne tam, bet nereti tam, kas paklaus Svētām garam, kas ir ar viņu, kam ir šis tuvās attiecības ar viņu, jo tiešām ne mēs vairs dzīvojam, bet Kristus mūsos ir Kristus dzīve, Kristus dzīvība un gara domas var dzīvībā, mierā, priekā. Miesas domas var nāvē, ja, kreņķot. Jā, tāpēc mēs izvēlamies būt ar viņu, sadraudzībā ar viņu, apzināties, ka mēs esam viņā un viņš mūsos. Halleluja, halleluja.